Mēs atrodamies Bauskas un Jelgavas krustojumā. Tas ir viens no populārākiem maršrutiem CSDD eksāmena laikā. Šeit regulējumais krustojums deg zaļais signāls. Nāciet! Un šeit deg sarkanais, un daudzi vadītāji šeit nobremzē. Kā pareizi pārbraukt šo krustojumu? Mums ir jādod ceļš gājējiem, nav jāstāv un jāgaida zaļais signāls. Parasti krustojumos šīs luksofors tiek izvietots krietni tuvāk, un tāpēc pārbraucot krustojumu mēs to nepamanām. Šajā gadījumā šīs luksofors ir nedaudz tālāk, un daudziem tas jūg, ka būtu jāapstājās, bet nav jāapstājās. Kādā gadījumā būtu jāapstājās pie luksofora? Ja zem šī luksofora būtu zīme stop uz baltā fona, tad ir jāapstājās pie katra luksofora krustojumā. Vai esat redzējuši tādu zīmi uz baltā fona stop? Rakstiet komentāru!